Šo pasauli radīja Jēzus. Nāvi un elli uzvarēja arī Jēzus, un neviena reliģija vai kāda cita dievība to nevar izdarīt. Pasaulē bija ļoti daudz kustības, tāpēc atnāca Jēzus, lai mēs par visu tiktu skaidrībā, lai parādītu cilvēkiem, ka viņi ir atkāpušies no Dieva vārda. Apostuļiem Jēzus teica, kas jūs pieņems, tas pieņems arī mani, un to, kas mani sūtīs. Tādēļ arī mums ir jāseko apostuļu mācībai, nevis kādu filozofu mācībām, jo ceļš ir šaurs, kas var uz dzīvību, bet platais ceļš ved uz pazušanu. Jo svētais gars vienmēr virzījies kopā ar apostuļiem. Dievs ir gars, mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, un arī mēs esam gari. Tādēļ mums Dievs ir jāpielūdz garā un patiesībā. Jēzu nogalināja, un viņš atzima garā. Tad viņš nokļuva ellē un sludināja tur esošajiem gariem arī no pirmās pasaules. Un tas mums parāda, ka gars ir galvenais, ne miesa. Mums jādzīvo Kristus garā, bet ja mums tāds nav, tad mums nav arī Kristus.